Ieradušies Zviedrijā, nesen izkāpām no kuģa, te ir jāsaka, ka ļoti siltāks nekā Rīgā, un tagad mēs iesim pastaigāties pa pilsētu, apstīsim kādu mūzeju un vienkārši pastaigāsim pa vecpilsētu. Dodamies ceļojumā! Tad mēs esam nonākuši gandrīz vecpilsētā. Daba šeit ir ļoti, ļoti skaista, kā redzams, vēl viņiem ir rudens. Cilvēki fantastiski. Viss ir ļoti, ļoti pozitīvi. Mēs tikko esam atgriezušies no pastaigas pa Stokholmu un lēnā garā, elpojot rudens dzestumu gaisu, dodamies uz ostu. Ieva, kādi ir tavi šīs pastaigas iespaidi? Pilsēta ir super, gada laiks ir ļoti, ļoti, ļoti labs. Traucēja vējš, bet tas nekas. Esam apskatījuši visu, cik vien varējām. Vecpilsēta ir ļoti skaista, visiem jāsaka aizbraukt. Un tad nu dosimies uz kuģi un turpināsim mūsu ceļojumu tālāk. Esam atgriežušies Latvijā, ienācām ostā, mazliet pulcējamies. Kā mums gāja, Arni, kā mums gāja? Ļoti labi. Kas vislabāk patika? Pilsētā mēs staigājām, pēc tam atpūtāmies, kuģis, protams, pēc ceļojums, kā viļņojās, visiem ir slikti izdarīt mani. Jā. Pozitīvi. Beāte, kas tev vislabāk patika? Man vislabāk patika Dīsena. Un kas vislabāk Zviedrijā? Zviedrijā ļoti skaista arhitektūra un daudz cilvēki, kuri skrien. Sportisks dzīvesveids, paldies!